Zinām, ka Daugava jau 5. gadsimtā bija izmantota kā starptautisks tirdzniecības ceļš, savienojot Baltijas jūru un Melno jūru. Pie šādiem dzīviem tirdzniecības ceļiem agrāk veidojās apdzīvotas vietas, un Rīgas vietā tāda radās jau 12. gadsimtā. Pie tam šeit bija arī dabiski veidojušies priekšnosacījumi ostai. Šodien Rīgas osta ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa, un tieši šogad svinam Rīgai 814, Rīgas ostai 815. Šovakar Dailes teātrī notiek Rīgas brīvos pārvaldes organizēts pasākums par godu Rīgas ostas jubilejai. Šī vakara programmā tiks apbalvoti cilvēki, personības, stevedoru kompānijas, uzņēmēji un citi sadarbības partneri, kas ikdienā strādā Rīgas ostas labā. Šodien mēs šeit svinam Rīgas ostas 815. jubileju. Un tagad iedomājieties tos vīrus, kuri dzen pirmo pāli Rīgas ostas vietā. Vai viņi kādreiz varēja iedomāties, ka pēc 815 gadiem mēs šeit, Dailes teātrī, svinēsim šo notikumu, kad pirms 815 gadiem vīri dzina pāli Rīgas ostas vietā? Svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā Rīgas brīvostas pārvalde saka paldies personībām par ilgadēju un veiksmīgu darbu ostas struktūrās, piešķirot sudraba krūšu nozīmes, atzinības rakstus un pateicības rakstus. Kad es pirms 17 gadiem sāku strādāt šajā amatā, es atceros tos dažus cilvēkus, kur arī ir šodien šeit. Mēs bijām daži 10, dažos kabinetos, eksporta ielā. Tagad jau mēs esam liela ģimene, vairāk kā 300 cilvēku. Un es gribētu uzsvērt to, ka tieši mēs esam tie, kas ir izveidojuši šo te grandiozo ekonomisko izaugsmes pilnu esošo objektu, ko sauc par Rīgas ostu. Un tikai pateicoties mums visiem šajā Rīgas ostā, attīstās privātu uzņēmēji, attīstās bizness, visi cilvēki var nopelnīt, un tie 20,000 cilvēki, kas ir iesaistīti šās te ostas darbībā, ir tieši mūsu visu nopelns. Visu, neatkarīgi no tā, kādā amatā viņš ir, vai tā ir tīrības karaliene Monta, vai tas ir ģenerālis Vojins, vai tas ir kapteinis Brakovskis, vai tie ir loči, vai aģenti, vai stevedori. Katrs ir ielicis šo darbu, par ko es esmu jums visiem pateicīgs, un es gribētu, lai jūs to apzināties un ar to lepojaties. Rīgas osta šogad svin 815 gadus. Tas ir tāds zināmā mērā atskaites punkts. Kā jūs vērtējat līdz šim paveikto Rīgas ostā? Godīgi sakot, tas ir 815 gadi, bet to, kas notiek Rīgas ostā pašlaik, par to mums tikai jāpriecājās. Jo pagaidām tādos tempos, kā tā attīstās osta, es esmu nostrādājis ostā 22 gadus. Es esmu redzējis, kāda viņi bija un kāda viņi ir tagad. Tad, katrs mirklis, ko mēs redzam, jā, tas ir tikai tiešām prieka pilns. Un ir jau viegli no malas pateikt, kad visādi brīnumi un tam līdzīgi, bet ostas svētki tomēr pierāda to, ka osta dzīvo, strādā neatkarīgi no visām krīzēm un visādiem citiem iemesliem. Un es domāju, ka ostā attīstīsies vēl straujāk, jo ienākošo kuģu skaits tikai palielinās. Varbūt kuģu skaits pašu ne, bet sakarā to, kad nāk lielākie kuģi,
lielie kuģi, tad tas nozīmē arī to, ka ostas apgrozība ir daudz lielāka un spēcīgāka. Kā jūs raksturot šodienas ostu un kāda varbūt ir tā perspektīva, kāda varētu būt nākotnes Rīgas osta? Nākotnes? Nu, ja godīgi sakot, mēs jau esam nākotnē kaut kur. Bet osta jau ir, var teikt, tāds objekts, kas nekad neapstājās. Jo, ja mēs paskatāmies savā laikā, kur bija viens pasažieru kuģis, tad tagad mums nāk tik daudz, ka pat brīžiem nav, kur viņus novietot. Un līdz ar to, ka Krievsalas termināls tagad attīstās un tiek veidots visas piestātnes, tad tiek domāts par to, lai mēs varbūt neatpaliktu no Itālijas, Francijas ostām. Vispirms apsveicu jūs ar sudraba nozīmes saņemšanu. Kādas sajūtas? Jūs ziniet, vispirms paldies. Tiešām es ļoti saviļņojies un satraucies par šādu apbalvojumu. Es tiešām negaidīju, pilnīgi godīgi. Es jau domāju, ka es esmu tas, kam nekad dzīvē nekas nepienākas. Ir, ka tas būtu paspasējums saprotams, bet, kad nolasīju visus tos manas aforismus un replikas, tad tiešām kaut kāds iekšā tur sagrozies, neskatoties uz manu cienījamo vecumu. Varētu teikt, ieskrēja pāris asaras acīs. Kāds jums bija sajūtas pasniedzot pateicības raksts citiem saviem kolēģiem? Jūs ziniet, manuprāt, tas ir liels gandarījums un ļoti pozitīvs pasākums, kad tev ir iespēja tiešām no sirds pasniegt apbalvojumus un pateicības rakstus un dāvāt to pašu buču zvaigi saucamo. Man tas vienmēr, kas saka, ir izrādījis ļoti liels pašam emocijas un lielu prieku, ja cilvēkam var, teiksim, kaut ko labu izdarīt, jā, teiksim, uzslavēt, apbalvot, godāt, jā, manuprāt, nekas svētāks uz pasaules nemēdz būt. Apsveicu jūs ar apbalvojumu saņemšanu. Kādas sajūtas? Ļoti patīkami, negaidīti. Kaut gan es strādāju 15 gadus jau, bet ļoti patīkami, ka novērtēts darbs. Un ne tikai maz, bet arī kolēģi. Jūs sākāt pirms 15 gadiem. Varbūt pastāstiet, kāda Rīgas osta bija tad? Ziniet, Rīgas ostas sākumā neredzēju, jo es strādāju administrācijā. Līdz ar to man bija viss jauns. Es neko galīgi par ostu nezināju. Varu pateikt, ka tad, kad bija darba intervija, tad es pārvaldniekam sāku jautāt par to, vai varēs tikt arī uz kuģiem. Viņš sasmējās, jo darbs mums ofisā. Bet ar laiku, protams, arī ostā tiku apskatīties. Osta ļoti attīstījusies, par to ir prieks. Ļoti daudz ir jaunu terminālu, salīdzinoši ar to, kad es sāku strādāt. Un arī mūsu pašu darbs administrācijā ir ļoti apjoms palielinājies darba un arī, protams, atbildības sajūta. Kāda Rīgas osta būs nākotnē? Tikai plauks. Tikai plauks. Mēs centīsimies. Jūs noteikti esat piedzīvojis arī citas ostas jubilejas, 810, 805. Cik svarīgs ir šāds svinīgs pasākums visam kolektīvam kopumā? Ne tikai reiz 5 gados būtu svarīgs šāds pasākums, bet sakarā ar zināmām politiskām izmaiņām un krīzēm, tad mums šie visi pasākumi atkrita. Tas 5 gadu atpakaļ bija pirmais pārsteigums, un tagad ir otrs pārsteigums. Es ceru, ka būs biežāk par 5 gadiem šāda saliedēšanas pasākumi, jo tas īstenībā ļoti labi saliedē kolektīvu. Nenoliedzami smags un sūrs darbs Rīgas ostā nes vēlamos rezultātus. Lai tos sasniegtu, ir nepieciešama arī atpūta. Rīgas brīvostas pārvalde ikdienā ne tikai atbalsta dažādus sporta pasākumus, bet arī paši tajos aktīvi piedalās. Rīgā pie Latvijas Nacionālās operas jau 6. reizi ir sācies krastu mačs, un tradicionāli pirmo iemetienu šajā mačā veids Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs. 3, 2, 1, aiziet, sākās spēles viņa! Pirmais iemetiens ir veikts, izskatījās, ka jūs ļoti tā negribīgi atstājat laukumu. Ko jums sports nozīmē dzīvē? Es kādreiz, kad biju jūsu gados, spēlēju intensīvu basketbolu, spēlēju savā lauku sētā diezgan labā līmenī, manuprāt. Šādi paņēma bumbu rokā vēl tagad, un tomēr, manuprāt, sports ir tieši tas, kas apvieno cilvēkus un rada viņos tiešām pozitīvas enerģijas un emocijas, jā, ko cilvēks izmanto pēc tam turpmākajā dzīvē savā. Jums basketbols un šis krastu mačs ir tas interesantākais un nozīmīgākais pasākums Rīgas svētku laikā, vai ir vēl kāds? Mums ir pasākumu ļoti daudz, mums ir ļoti daudz viesu sabraukuši kārtējo reizi. Mums būs pasākums vairāk mēnešu garumā, jau mēs nevaram vienā reize, bet šis ir tradicionālais krastu mačs, ko mēs organizējam katru gadu pilsētas svētku ietvaros. Un šis pasākums, manuprāt, ir tieši tas, ar ko mēs varam
dot pilsētai savu artavu tajā komunikācijā, kas varētu skart pašu ostu ar pilsētas iedzīvotājiem, ar viņu viesiem, ciemiņiem un visiem pārējiem. Cik sportiska kopumā ir Rīgas brīvosta? Rīgas brīvostā ir ļoti daudz sportisti. Jā. Mums ir pat sacensības šaušanā, kur neticēsiet man, dāmas, kas strādā sekretariātā, šauj labāk nekā ostas policijas oficieri, virsnieki. Cik gadus jūs strādājat Rīgas brīvostā? Godīgi sakot, sēdēju tagad un domāju, tie ir kaut kādi 11, 13, 14, bet godīgi sakot precīzi, es pat nevarēju atcerēties. Pirms šiem 11 gadiem jūs ieradāties, kāda bija Rīgas osta tajā laikā? Protams, mazāka, ne ar tik jaudīgiem projektiem, viss aug, viss attīstās, par to mums liels prieks. Kāds šodien ir Rīgas osta? Es domāju, ka ļoti moderna un konkurētspējīga. Kas pietrūkst vēl? Kas pietrūkst? Kāda nākotne? Kas pietrūkst? Varbūt tāds lielāks atbalsts no visiem, arī no mums pašiem latviešiem, lai nebūtu tā pieticība. Mēs jau nevaram, vajag uzdrīkstēties. Šodien svinam 815 gadus. Cik svarīgs šāds svinīgs pasākums, šādi apbalvojumi ir kolektīvam kopumā? Ļoti. Mēs maz svinam, reti svinam, un šāds brīdis ir īpaši viennozīmīgi. Kādām sajūtām iesiet nākamdien uz darbu? Ļoti labām, vēl labākām kā pagājušajā nedēļā. Jauns vai vecs, viens vai kopā ar draugiem un radiem. Rīgas svētki ir lieliski iespēja atpūsties visiem. Tajos varam pamāt retro automobīļiem, iepazīt kādu jaunu arodu, nograšot kādu gardumu. Pilsētas iedzīvotāju un viesu smaids no sejām nezūd ne mirkli. Nonākusi Rīgā, kāda jums ir iespēja? Rīga ir ļoti skaista pilsēta. Mēs priecājamies te būt un skaista diena, skaistas 2 nedēļas ir bijušas. Ko jau esat paspējis apskatīt Rīgas svētku ietvaros? Mēs braucām uz Ventspili un Liepāju un tad apakaļ uz Rīgu un mūsu radiniece pavadīja vakar skaistu koncertu un šodien pa amatniekiem un piši iepirkamies vest mājās. Jūs tūlīt dosieties iekšā Rīgas brīvostas paviljonā. Ko jūs vēlaties uzzināt par Rīgas ostu? Mēs mācījāmies par Rīgas ostu Latviešu skolā Amerikā un redzēja bildes un, kā viss ir par gadiem šitā palicis. Ko jūs teiksiet Amerikā tiem cilvēkiem par Rīgas ostu? Kad visiem jābrauc uz Rīgu, skatīties viskaistāko pilsētu. Un kāds ir jūsu novēlējums rīdziniekiem pilsētas svētkos? Lai visiem ir laba laime un svin Rīgas svētkos. Par godu Rīgas ostas 815. jubilejai ik viens no mums varēja piedalīties interesantā foto akcijā Osta – cilvēks vēsture. Konkursa mērķis ir apkopot Rīgas ostas vēsturiskās fotogrāfijas, fiksēt sasniegumus, izaugsmi un ostas dzīvi šodien. Zinām, ka šobrīd norit interesants konkurss saistībā ar Rīgas brīvostu Osta – cilvēks vēsture. Kad un kam šī ideja tapa? Šī ideja radās grupai cilvēku. Galvenais viens no motoriem bija Viesturs Kozels, mans sens draugs. Īstenībā ir tā, ka mums sen ir ideja uztaisīt fotoakciju, kas saucās Viena diena Eiropā. Un mēs visu laiku meklējam iespējas, kā to realizēt. Un tad laimīga sakritība mūs saveda Rīgas brīvostu, un viņi teica, hei, bet mums ir 815 gadu. Sāksim ar kaut ko mazāk, sāksim ar Rīgas ostu. Un fotogrāfi nedēļas laikā, viņiem bija iespēja iekļūt ostā un radoši ieraudzīt to, ko lielākā daļa cilvēku sabiedrības nemaz nav redzējuši un nezinu. Mums ir, arī man, pirms es bildēju šajā akcijā, bija tāds, man liekas, es visu zinu par ostu, bet izrādījās, ka osta ir milzīga. Un tad, lūk, tas kopdarbs ir šajā brīdī, pirmā daļa ir noslēgusies, un tad tagad mūsu darbs vainagosies pirmkārt izstādē, kuru mums būtu jāatver 16. oktobrī Doma laukumā. Tā būs brīvdabas izstāde visu diennakti. To varēs skatīt bez biļetēm. Un tā nākamā lieta, ko mēs darīsim, būs grāmata. Un, protams, pirmais, ko mēs darīsim, ir, mēs novērtēsim tās bildes, ko
fotogrāfi mums ir iesūtījuši, jo mēs esam izsludinājuši vairākus konkursus. Precīzāk konkurss mūsu akcija bija divās daļās. Tā pirmā daļa bija vēsturiskā daļa, kad jau pirms 21. septembra, kad akcija sākās, fotogrāfi varēja iesūtīt jau viņiem esošās bildes mūsu konkursā. Un viņi varēja izcīnīt 1000 eiro balvu, kas ir pirmā balva par senāko bildi, ko mēs spēsim identificēt kā tādu. Tad par attēlu, ko varētu, teiksim, nosaukt par pārsteidzošā osta un fotostāstu. Tad šīs bildes šādās kategorijās fotogrāfi varēja iesūtīt pirms 21. septembra. Bet laikā no 21. līdz 27. septembrim, tā kā es teicu, šie 150 plus 22 fotogrāfi darbojās ostā, fotografēja, un līdz vakardienas 12. viņiem bija savs veikums jāielādē mūsu mājaslapā. Nu, lūk. Un tagad mēs apkoposim visus attēlus, kas mums ir iesūtīti, un tad žūrija ķersies pie izvērtēšanas, tad, lai piešķirtu šīs, manuprāt, ļoti, ļoti iespaidīgās balvas. Fotogrāfijā šādas balvas, manuprāt, saņemt ir ļoti reti iespēja. Varbūt ir jau kāds skaits kopumā zināms. Jā, reku Renāti, nāc, nostājies man blakus. Renāti ir cilvēks, kas man ļoti palīdz. Nāc. Lūk, tikko apkopot mums ir informācija, mēs varam parādīt. Tās ir šādi. Kopā ir iesniegts vairāk kā 2000 bildes, bet mēs vēl skaitam. Lūk. Un tās, kas ir pagājušajā nedēļā safotografētas, tās ir iesniegtas konkursam 1400 vismaz. Tas nozīmē to, ka safotografēts ir krietni vairāk. Tā kā mēs meklējām Pērles ostā, un es esmu pārliecināts, ka mēs viņus esam atraduši. Un visas bildes jau var apskatīt akcijas mājaslapā, un jau katrs pats var izdarīt savu vērtējumu, kur ir tā skaistākā pērle, kas ir izdevies, kas varbūt ir interesants un arī jaunums, jo patiesībā, man liekas, tik daudz informācijas par ostas ikdienu, kā šīs akcijas ietveros guva gan fotografu, gan arī bilžu vērotāji, man nekad tā nav bijis. Un mums ir jāsaka milzīgs paldies visiem mūsu darbiniekiem, kas bija ļoti, ļoti atsaucīgi, pacieta fotoentuziastu kāri pēc labākās un skaistākās bildes. Bet mēs faktiski reiz nesastapāmies ar ļoti agresīvu vai nepatīkamu vai nelaipnu attieksmi. Tieši otrādi mēs vienmēr tikām sagaidīti ar smaidu, ar iniciatīvu iesaistīties un palīdzēt radīt to labāko bildi par ostu. Jo tā ir vēsture, tā ir absolūta vēsture, kur mēs šīs nedēļas laikā radījām paliekošu nākamajām paudzēm. Jā, tā kā droši vien, kad jārosina, lai to atkārto atkal pēc kādiem 10 gadiem, lai šī te vēsture tiek turpināta un veidota. Un tas ir ļoti interesanti. Es domāju, pēc 100 gadiem tas būtu vispār fantastika. Jo, šķirojot arhīvus, mēs te kopā ar Vēstures un kuģniecības muzeju izskatījām ļoti daudz attēlus un neiedomājam, kā Rīga ir izmainījusies. Rīgas osta. Kur viņi atradās, cik liela viņi bija, kāda viņi tagad ir. Tas ir pārsteidzoši, un mēs arī mēģināsim to visu cilvēkiem parādīt Doma laukumā, pastāstīt to, ko mēs esam atklājuši. Nu jā, un tad pēc tam grāmata. Jā, bet pirmkārt mēs aicināsim skatīties izstādi. Kanāla regata ir neatņemama Rīgas svētku sastāvdaļa un noturīga tradīcija. Regata šodien sākas ar svētku gājienu šeit Basteikalnā un turpināsies ar spraigām un azartiskām cīņām Rīgas kanālā. Es teiktu, ka Rīga un osta ir nedalāmas, osta gadu vecāka un Rīga pa gadu jaunāka, bet ir prieks, ka mēs esam sagaidījuši šo mūsu dzimšanas dienu, ar to arī visus apsveicu. Un tas, kad osta kopā ar pilsētu organizē šādu dzimšanas dienu, tas apliecina, ka esam labi pastrādājuši, daudz kas labs izdarīts. Pilsētā daudz labu lietu, parki, izremontētas skolas un bērndārs, osta saglabā savu pieaugumu.
ar pluszīmi un ir vadošā osta Baltijā. Nu, ir tas, par ko pateikt cilvēkiem paldies, tie svētki mums pašiem un lielā mērā arī apliecinājums, nu, tāds lepnums par savu padarīto darbu, par savu pilsētu, par savu ostu. Komandas devušās trasē un kanāla regata ir sākusies, lai uzvar labākais. Tātad redzam, ka šodien lidojumiem ir fantastisks laiks un brīvos skājas lidos tik uz priekšu, un mūsējie vienmēr būs pirmie. Un Gavile? 5 gadi ir vairāk kā 10 miljonu tonu pārkauto kravu vairāk. 5 gadi ir jauni termināli, fertilizer, minerālu mēslu termināls, balku termināls, Krievu sala top. 5 gadi ir devuši lielu soli uz priekšu, lai Rīgas osta būtu tāda, kāda viņa ir šodien, un arī šī sadarbība ar pilsētu, dažādu šo aktivitāšu, tas pats Vecmilgrauju parks, tāpat ir sadarbība ar Kundziņu salas biedrību, tāpat ir sadarbība ar Bolderāju. Tas viss dod tādu pārliecību, ka mēs arī turpmāk spēsim atrast to, kas mūs vieno, nevis tas, kas mūs šķir. Mēs skatāmies uz šodienas acīm, kāda bija Rīgas osta tad, kad sākāt strādāt? Nu, teritoriāli jau viņa bija tāda pati kā šodien, tikai tas piepildījums bija nedaudz savādāks. Tur bija, piemēram, Daugavas kreisais krasts, viņš bija, nu, salīdzinoši ar labo, viņš bija tā kā mežs, un arī labajā krastā bija milzīgas tādas zaļās platības, kad brauc tās delegācijas, ka mēs viņus vedām pa ostu, tad bija pat tādi gadījumi, ka viņi prasīja, nu labi, mēs tagad braucam, bet kad būs tā osta, ja? Jo tos 15 kilometrus tu brauc un ir kaut kādas vietas, kur notiek kaut kādas darbības, bet nav tā sajūta, kas ir Hamburgā vai Rotterdamā, kur ir kompaktā teritorijā notiek visas šīs te ostu darbības, krava apstrādes, kuģošana, kuģi mainās, brauc un signāli deg un viss. Tas mums bija tādā izstieptā, tādā posmā šajos 15 kilometros likās, ka nekas nenotiek. Ļoti bieži cilvēki prasa, kāpēc pie mums nevar tā, kā to dara Dienvidu-Austrumāzijā, kā to dara Ķīnā, kā to dara Amerikā, ja, kur, lai kāds būtu šis privātais bizness, viņš tomēr gan likuma bāzē, gan daudzās citās izpausmēs izjūt valsts atbalstu. Ja. Mums ir tā, ka mēs reaģējam uz visām pusēm, mēs labprāt aicinām velkam investorus, ja, bet savējos kaut kā, mēs tas sitamies kā varam, ja, tiem kaut ko dod vēl vairāk un tā, bet, tās ir tādas manas pārdomas. Un kopīgiem spēkiem mēs panācam to, ka tagad tā ir labākā un lielākā, es uzsveru labākā osta Baltijas valstu vidū, un mēs mēģināsim viņu arī noturēt, pateicoties ne tikai geogrāfiskajam stāvoklim, bet arī tam, kāda cilvēki pie mums strādā, kāds mums ir valsts, kāda mums ir tauta. Tie cilvēki, kas ir iesaistīti Rīgas ostā, 20 000 cilvēki, jā, tas ir grandios skaitlis, un tās ekonomiskais, protams, stāvoklis, ko Latvijas valstī un valsts budžetam dod Rīgas ostas darbība, jā, ir, manuprāt, neizmērojams un ļoti nozīmīgs un svarīgs valsts ekonomikai. Cik grūti ir noturēt šīs top pozīcijas un kā tās noturēt nākotnē? Es varētu teikt no sportistu viegokļa. Ir visgrūtāk būt pirmajam. Jo tu visu laiku tev elpo, jūt, ka tev elpo mugurā. Varbūt tas tāds zinējspēks. Bet, es domāju, ka mums viss izdosies. Un ja šis kolektīvs tādā pašā entuziasmā dosies uz priekšu, tad mēs arī turpināsim būt pirmie. Mums jābūt pirmajiem. Savādāk nevar būt. Koncerts 8150 sekundēs ap zemeslodi ir veltījums rīdziniekiem un pilsētas viesiem Rīgas dzimšanas dienā, īpaši akcentējot Rīgas ostas 815. jubilejas gadu. Koncertā skan dažādu valstu populāru melodijas, lai apceļotu pasaules lielākās ostas, ceļojumu uzsākot un noslēdzot tieši Rīgas ostā. Kur rīnieks šūpojas stāvumā, kur aizpāt tad rītos mums balumā, kā senajās dienās vēl,
kad biju jauns, biju stalts. Ei, draugi, vai buras vēl necenāk, vai buras jau piepūstas gradzā. Kā jaunības dienās vēl tas pats, kas ceļā šauts. Kā savulaik teica dzejnieks Rainis, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas noteikti sagaidāmas arī Rīgas ostā, tikai galvenais ir spēt tām pielāgoties. Ar sveicieniem rīdziniekiem un Rīgas ostā jubilejā raidījums Latvibrauciet jūrņā šorīt no jums atvedās.